Sasodīt labu dziesmu. Jā. Kāds numurs? Nu, atklāt sakot, ir ļoti grūti vērtēt šādu numuru, jo, tas, kas tur ir, tas tur bija. Es nezinu, vai tev var nosaukt par studentu. Jo, manuprāt, tu jau esi profesionāli. Tev ir tā kā sava niša, savs tēls. Un es nevaru komentēt, es varu tikai baudīt tavu priekšnesumu. Es ļoti ceru, Evī, ka tev nav vēl ierakst līgums ne ar vienu ierakstu kompāniju. Latvijā neārzemēs tikai ir. Ļoti smuki bija, un man patika. Tātad uzvarētājs šajā... Uzvarētājs ir. Tu vilks ārā. Varbūt es vairs nevaru. Šonedēļ Evija Sloka no Valdoves. Nāc šurp, Evija. Sveicu, bučas. Saki, lūdzu, kā jūties? Es jūtos vienkārši lieliski, jo es visu nedēļu teicu, ka, ja tas tā turpināsies, kā mums ar to miegu, viss ir, man ļoti vajag to istabiņu, lai es izgulētos, lai es varētu nodziedāt tā par ritīgam nākamnedēļ dziesmu. Tāpēc liels jums paldies. Man ļoti liels prieks, es ļoti pateicīgs, ļoti paldies visiem. Bet, žūrīm, varbūt, ka tur vienkārši tajā zālē tā skanēja. Un žūrijai tā patika ļoti, jo es pat, protams, neuzskatu. Viņi mazliet pat daudz mani saslavēja, bet es to pat apzinos un es zinu, ko es gribu un pie kā es strādāšu. Ja tu paliec akadēmijā, tad tev ir jāsaprot, kāpēc tu to gribi. Jo popularitāte jau ir iegūta, 2 raidījumi ir aiz muguras, tagad tu varētu jau sākt, bet tad tev ir jāsaprot, kāpēc tu gribi palikt. Vai tu gribi mainīties, vai tu gribi piedāvāt sev kaut kā citus tēlus, citus imidžus priekš sevis, lai tev būtu interesanti, jo tāda, kā tu esi tagad, viss jau ir nobeigts. Ja es uzskatītu, ka man pietiek, tad es arī nenāktu, bet es ļoti gribu iemācīties. Man ir ļoti daudz visādi mīnus, daudz lietas, ko es vēl vienkārši nemāku, ko es vēl gribu ļoti iemācīties un attīstīt.